Bērns lūdzās svētajam bija. Glaudīt debesis zemi bija. Putns bija. Jā, es laikam nepareizu kārtību nosaucu. Jā. Un 4. vingrinājums. Drakons maisa ūdeni. Drakoni ir dažādi. Ir ūdens drakoni, ir kalnu drakoni, ir pļavu drakoni. Katrai kultūrai ir kaut kādi puķi, drakoni. Mums ir 3galvaini puķi, kas spļauj uguni. Mēs vienkārši savienojamies ar šo stihiju, ko sauc par drakoniem. No Damolas, viņi dzīvo Damolā. Viņi tur dzīvo. Viņi pastāv, bet viņi pastāv citā pasaulē. Tas, ka mēs viņus neredzam, nenozīmē, ka viņu nav. Vienu dienu šo vingrinājumu, kad es vēl nebiju noskatījusies video, es mēģināju iztēloties sev pa konkrētu drakonu, un tas man prasīja veselu stundu laika. Jo tad, kad es mēģināju saprast, kāda ir drakona galva, kuru es zīmēju neirografikā, kāds viņam ir žoklis, kādas viņam acis, kādi viņam ir ragi, kāds varētu būt drakons, kas dzīvo ūdenī. Man nāca dažādi tēli. Man bija gaļa galva, man bija āža galva, man bija neskaitāmas galvas, bet es nevarēju nekādi saprast, kāds ir šis drakons. Tagad pie manis ir drakons. Viņam ir liels žoklis, viņam ir lielas zaļas acis, viņam ir āda tāda tā kā ar grumbulīšiem. Man vēl bija krokodils, pareizi. Es teicu ādu, kad atceros, vēl bija krokodils. Bet nekas, tam vienkārši pasaka paldies saviem garīgajiem skolotājiem, kad viņam bija tik daudz. Viņš izstāsta drusīgi pēc dinozaura šobrīd, tas, kas man ir apciemojis. Viņš ar asti spēja apgāzt koku. Tāds spēcīgas kājas, viņš ir spēcīgs, viņam ir liels vēders, viņš pārvietojās, jā, viņš ir drakons. Drakons SOS. Drakons. Esmu es esmu drakons. Viņš kaut kā var palīdzēt. Tad, kad es šo vingrinājumu izpildīju kopā ar meistaru, es sajūtu, ka no mana ķermeņa izdalās suņas maka. Mans suns nomira pirms 3 gadiem. Es nespēju izprast savu, teiksim, emocionālo pārdzīvojumu, bet es biju kaut kur laimīga, ka viņš vairs nemokās. Viņš bija pieradis pie kaķiem, kaķis vēl atnāca te paņaudēt. Kaķi viņam iespējams bija kaut kas ar redzi, iespējams, ka kaķi bija viņu pie tā pieradinājuši. Kaķis man prasīja ēst, un tad abi 2 kaķi, viens stumdīja no viena sāna, otrs no otra, un veda viņu ēst pie bļodas. Suns bija pārēdies, tāpēc, ka viņi šo procedūru atkārtoja nepārtraukti, kamēr es nepieķēru. Es vienkārši izlumājos uz kaķiem, ka tā nedrīkst darīt. Tas ir smieklīgais stāsts. Tad pozīcija tā pati, kājas plecu platumā, atbrīvojam. Sajūtam šo drakonu, savienojamies ar drakonu. Drakonu spārni. Manam drakonam būs spārni. Kājas spēcīgas, jā, nagi, pēdas, īsts drakons, jā, kādas viņam pēdas. Man tā kā nāk tā kā kaķa ķepiņas, man kaķis piedalās.
pasākumā. Viņš ar kaut ko grib iemācīties no drakona. Agrāk, es praktizēju, vienmēr visi dzīvnieki saskarēja, viņi vienmēr piedalījās pasākumā. Drakona galva. Sajūtam. Drakona āda. Aste. Drakons. Es esmu drakons, drakons esmu. Šis vingrinājums, teiksim, viņš tīra nieres, skalo nieres, ja. Nieres uzkrāja sevī bailes, bet otrā pretējā puse, ja bailes jau vairs nav tik daudz, pēc mūsu lūguma, lai sagrupētos kādam konkrētam uzdevumam. Bet mēs par šo uzdevumu vairs nedomājam, jo lūgums jau bija izteikts. Tā kā mēs nepieķeramies šim lūgumam, mēs varam savienoties ar dabu, ar dzīvniekiem. Būtu ieteicams sarīvēt plaukstas, pa plaukšķiem sasildīt. Nierēm patīk sildīt. Ja, plaukstas ir siltas, liekam uz nierēm. Nieres. Nieres nav šeit, ja, tās ir noslīdējušas nieres. Nieres ir te, kur beidzās ribas. Man bija problēmas ar pleciem, es rokas vispār nevarēju šeit pacelt vienā brīdī. Imidža medicīna bija tas, kas mani izcēla, jā, lūdzu. 50 gadi. Pēc kā mēra vecumu, pēc mugurkaula. Ir 15-gadīgas meitenes, kas tā nevar izdarīt. Tātad. Nieres. Un vienkārši tā kā rokām ieslīdam iekšā ķermenī un pataustam savas nieres. Kādas ir, jā? Kādas ir nieres? Pataustam. Un drakons. Es esmu drakons. Vispirms griežās pretēji pulksteņa rādītāju virzienam 8 reizes, pēc tam pa pulksteņa rādītāju virzienam 8 reizes. Tā. Es agrāk darīju šādi. Jā. Un tā kā es daru šādi, es atceros to pusi, jo man jau ir iestrādājies 3. Kas notiek vingrinājuma laikā? Nostiprinās mugurkauls, kājas. Jo kā veselība? Kas ir veselība? Kas ir veselība? Cilvēks tiek uzskatīts par viņa parametrs veselībai ir viņa mugurkaula veselība. Uz otru pusīti griežamā. Un kājas, jā. Kājas nostiprinās. Augstas kājas. Siltas kājas. Kādas ir kājas? Un tā, ka mēs to esam beiguši, viņš izlec no ūdens. Bet nepalecamies. Nepalecamies. Kamerā nevar redzēt. Tā arī neredzēs. Labi. Jā. Pēdiņu paceļ uz augšu pirkstu galiņā. Un ar papēdi. Sākumā nesanāk, visiem nāk smiekli par šo. Bet ir vienkārši jāizdomā, jāiedomājās, ka tas ir puķis. Es esmu puķis baisulis, es esmu puķis baisulis. Un tā ir to pašu acīm ciet. Es esmu puķis, es iedomājos, es esmu puķis, es vienkārši esmu puķis. Atbrīvojās vainas sajūta, tāda nopūta, jā, kurš atbrīvoja. Tas ir labi. Es jau redzu puķu galvu, viņš jau piedalā forši.
Viņam ir mēle. Forši. Kolosāli. Man prieks par maniem draugiem. Kājas plecu platumā. Brīvas. Un sākam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un paliec. Neticīgajiem. Es pildīju tikai pirmā līmeņa vingrinājumus nedēļu. Man bija samežģīta kāja, esot šitā te kāpu pa trepēm, tāpēc man vēl nestabils ir vestibulārais aparāts, es izkrītu vēl. Es gāju sāniski pa trepēm. Nu, nav tā, ka viņa būtu pilnīgi pārgājusi, bet praktiski, ja es atrodu laiku vēl pastāvēt vingrinājumā lielais koks, vakar es jau raku zemi. Kāju es samežģīju kaut kādā 25. augustā, kaut kur ap to laiku. Paslīdēju. Jā, man bija kādu nedēļu, man tas sagādāja ļoti lielas problēmas, īpaši no rītiem, kamēr kāja nebija iekustējusies. Pirms nedēļas bija vēl neliels pampums pie potītes un nevarēja saprast, no kuras vietas izstarojās tāpēc. Viņa bija pa visu pēnu. Vakar es raku zemi.